viss dzeltenis rudenī, kad dzejas dienas nāk ar žoga rozēm šurp visraimiskāk. Rets gadījums. Dzejnieks Jānis Peters gandrīz stundu lasa pats savus dzejoļus, un kad dzejnieki to dara paši, viņu panti un ritmi skan kaut kā tā īpašāk. Ležot klajā neatkarības gadu dzejas krājumu, saviļņojums dzejniekam esot tikpat liels kā pirms 43 gadiem, kad iznāca pirmā grāmata Dzirnakmens. Es kopš 80. gadu sākumā biju aizrāvies vai biju aizrauts ar sabiedrisku darbību. Arī, tā sakot, biju valsts darbā, kas nozīmē strādāt vēstniecībā Maskavā par vēstnieku. Un tas jau tā kā no vienas puses liek dzeju nolikt malā, dzeja prasa īpašu uzmanību, tikpat lielu un dziļu kā sievieti, kad tu esi iemīlējies. Dzeju nedrīkst traucēt neko citu. Man neviens gandrīz neko nejautā par dzejoļiem, neko ļoti konkrētu, arī nevērtē mani tos dzejas kvalitātes, bet vērtē manas attieksmi pret politiku, pret valsti un tā, ja. Un tas man sasaistīja rokas. Un tagad, kad man šķiet, ka man šī grāmata ir, vismaz manu iespēju robežās izdevusies, tāpēc es esmu tik priecīgs. Tautu apvieno valoda. Dzejnieki ir tie, kas šo valodu iespējams pārvalda visvirtuozāk. Jānis Peters ir viens no tiem, kas ar latviešu valodas vārdiem spēlējas īpaši virtuozi. Un pamatot ir atzīts par vienu no vislatviskākajiem mūsdienu dzejniekiem. Varde vaļā muti ver, mēles zilu mušu sver, varda līdz ar sauli lec, Mefistofels ir vec, gans, zvans, smārts, zārts, 1, 2, 3 vārds. Padomju laika dzejā lasītāji kāri tvēra un šifrēja zemtekstus, pat vietās, kur autors tos reizēm nemaz nebija ielicis. Vai dzejnieka darba uzdevums mainās līdz ar iespēju par visu runāt pavisam atklāti? Zemteksts īstenībā jebkurā politiskā iekārtā ir arī mākslinieckās izteiksmes līdzeklis. Arī tagad, ja tu raksti dzejoli, stāstu vai romānu vai novelu vai lūgu bez zemteksta, tad tā ir dienas avīze. Lai lasītu, uztvertu un baudītu dzeju, sevišķi Petera rakstīto, nepieciešama kopīga kultūras bagāža un izpratnes kods. Aiz katras rindas ir bezgalīgi daudz izlasītu grāmatu, atsauču uz kultūras notikumiem un parādībām. Es vienmēr esmu strīdējies ar dažu labu arī komponistu, dodams tekstu, jeb dzeju, kad mans komponists šādi teica, to nesapratīs. Kas to zina? To neviens nezina. Es esmu atbildējis, lai nezinu, lai uzzina. Ja? Ahmato un Modiņjāni. Pūsts večturī skaists noslēpums, skulpsts vīna glāzē uzausts sarkans, klauns aizvilktās kā litenis skumjš, Ahmato un Modiņjāni. Vai tas kāds grēks pēc skaistums gan? Atkāpies no politikas, Jānis Peters turpina rakstīt dzeju, jo viņa mūza nav bijusi pārāk greizsirdīga un nav aizbēgusi uz neatgriešanos. Es rakstu daudz vieglāk un atraisītāk nekā savā jaunībā. Toreiz man likās, ka varbūt, pat ne politiski, bet varbūt tā nav pieņemts rakstīt, varbūt tā nav, varbūt tā jāraksta, varbūt tām rindām ir jābūt tik garām un tādām lūk, un varbūt tā vajag un šitā. Par to tagad es nedomāju par to, es esmu pilnīgi brīvs.